Sveiki, un šodien mums vēl izskatīsies raķetes kā šādas. Jā, tad jums palīdzēs jūs palīdzēs taisīt raķetes. Vai arī jūs vēlaties veidot salūtu spēlē, protams, multiplayerā, un jūs gribat raķetes, piemēram, šitādas šo. Jā, tas mums ir palīdzīšu. Tad sāksim taisīt raķetes. Tad to, ko jums vajag, tas ir mirdzakmens putekļi, jo ar to jūs varēsiet veidot mirdzošas lietas. Tātad sāksim, mums vajadzēs krāsu, mirdzakmens putekļus un šaujam pulverus. Tātad šitas būs ar krīperu kopā. Tātad šādi mēs iekāksim vēl. Tātad šādi. Šis būs bez krīpē. Šādi. Tālāk, kas mums ir vajadzīgs, tas ir papīrs. Vienalga, kur lieciet, vienalga arī to. Un ielieciet kaut šito. Lūk, pirmā raķete gatava. Liksim šeit. Tagad ieliksim šito. Krīpers šeit. Lūk, jums otra raķete gatava. Jā, un tālūk, jūs arī dabūsiet raķetes sev. Nu, pamēģināsim, kā iet tagad. Lūk, pirmā raķetīte. Lūk, otrā raķetīte. Tad aiziet. Tagad jūs gribat zināt, kā jūs varat izveidot šādu salūtu, jā. Tas nav grūti. Izveidot vienalga kādam grāsties mums raķetes. Dabūjot šādi, tātad jūs esat dabūjuši vienalga savus raķetes, savu veidu raķetes. Tad mums jau šī latēni. Ko vēl mums vajadzēs vēl arī šo tēnu. Mums vajadzēs arī kloķi, protams. Lūk, tātad pirmkārt jūs nevis vajag šādi, vai kaut kā šādu uz sāniem, bet jums vajag šādi uzlikt viņu. Tātad, jā, jums tā vajag, jums vajag uzlikt šādi, vai šādus. Bet, ja jūs tikai gribat, lai tā, jūs vajag pa vienam šauji, tā kā pašu šķirāt un ar kloķiem darbojaties, tad jūs varētu šādi. Jo man parādīšu šādas raķetītes. Ja jūs gribat pat šādi kloķi, tad jūs varat šādi jau likt. Lūk. Bet, ja jūs gribat, lai viņš automātis strādā, tad jums vajadzēs arī 4 stūri kubus, tātad vienalga kādu, jūs izvēlaties kaut kādu vilnu vai kaut ko tādu. Es izvēlēšu šoreiz vilnu, tad liekam šeit, neliekam vienāds, bet ar divām, šādi. Tātad apkārt salieciet šitam sarkanākmens lāpu. Tā, kurā vietā liksim? Šitajā. Sarkanākmens lāpu lūk jums apkārt. Jūs aplieciet vienkārši apkārt. Šādi, tur nelieciet, jo tur jūs vajadzēs likt sarkanākmeni pulveri. Nu, nevis pulveri, bet pašu sarkanākmeni. Tad jūs liksiet šādi. Un uz virsu jūs liksiet. Tad jūs redzēt, kā viņš jau mirglo. Tālāk, ko jūs vajadzēs nolikt šeit tālāk un kloķi. Tad jūs iesiet. Tad jūs vienīgi izslēgt. Šādi. Tad atkal viss. Bet, ja jūs, piemēram, gribētu atkal tuvumā būt šeit, tad jūs varētu, piemēram, pielikt šito teni. Šādi. Šādi un vēl vien kloķi. Vēl mēs ieliksim tagad raķetes, vienalga kādas. Bet tā, šeit.
Tātad šādi. Un tātad mēs izvēlamies raķetes, vienalga kādas. Tātad, jūs varētu paši taisīt, pēc cik vien gribiet viņus, man būs šādi vieglāki, diemžēl. Tas ir tāds speciāls māls. Tad jūs redziet tagad. Jūs redzat šādi. Ielieciet savus raķetes, vienalga, kā jūs to vēlēties. Tas pilnīgi vienalga pēc jūsu izvēles, tas ir. Tātad jūs redzat, jūs esat ielikuši. Un tas tur deg. Jā, tālāk, tam. Redziet, slīduši atpakaļ. Tā, un es esmu atpakaļ. Turpinām, un lūk, jūs esat ielikuši šādi. Jūs ejat spiediet, jūs šaujiet. Ja jūs, piemēram, viss strādā. Ja jūs negribat uzreiz, vēl lai te šaujos, ka jūs iespējat, ka šitais šādi, ja mirgo, bet nekā nenotiek. Neuztraucieties. Piemēram, ja jūs esat jau ieslēgus kloti, nekas, kā nestrādāt. Ja jūs šādos, ja jūs kloti, piemēram, ja kā šādi nesanāk, tas arī nekās. Jo jums nevajag obligāti šādi vienot. Jums var arī šādi. Šādi darīt. Jā, man nebūtu. Aiziet, tas nekas, ka tur nav, tas obligāti nav jātais, diemžēl. Lūk, redziet, un tad tas strādā. Paldies par skatīšanos, komentārs, subscribe, un tā vēlāk. Un es vēl liek raķetes, ka nav šādības. Jā, pirmkārt jūs varat taisīt veidot raķetes. Ne tikai raķetes, un arī veidot savu no raķetēm jūs izveidojāt. Jā, paldies par skatīšanos.